Mēs varētu sākt šodien ar jauku, labu, padarītu darbu. Saeima var, ja grib. Saeima spēj, ja tas nepieciešams. Saeima reaģē, kad dažkārt ir par vēlu un ir jāārstē smagas diagnozes, kā piemēram tās, kuras ministru kabinets un Saeima ārstēja pirms nedēļas strauji budžetā atrodot 30 miljonus biznesam bez biznesa plāna. Šodien aicinu iekļaut Saeimas darba kārtībā un tikpat ātri atrast risinājumu cilvēkiem, kuriem ir plāns, vēlme un spēja dzīvot, strādāt, pelnīt un būt. Saeimas lēmuma projekts par atbalstu pirmā tipa diabēta pacientiem ir sagatavots ar mērķi palīdzēt pacientiem ar pirmā tipa diabēta diagnozi. Cilvēkiem, kuriem valsts atbalsts ir vajadzīgs šodien, lai tie spētu pilnvērtīgi dzīvot rītdien. Lēmums par atbalstu pirmā tipa cukura diabēta pacientiem ir atbalsts valsts ieguldījums cilvēku veselībā, lai vēlāk nav jācīnās ar dārgām sekām un mēs nezaudējam savus cilvēkus. Veids, kādā veselības ministrija rupi noraida pirmā tipa diabēta pacientu lūgumu, ir cinisks. Tā vietā, lai optimizētu neskaidrus tēriņus un taupītu uz darba grupām, veselības ministrija un valdība atkal velk laiku un nepieņem lēmumus un izliekas problēmu neredzam. Vēlos uzsvērt, ka pirmā tipa diabēts nav ārstējams. Valsts atbalsts ir ieguldījums pacienta veselībā, slimības monitorēšanā, kā arī organisma individuālām vajadzībām atbilstoša insulīna ievadīšana. Tas sniegtu iespēju pacientam dzīvot iespējami normālu, sociāli aktīvu dzīvi. Pieņemot lēmumu par atbalstu diabēta pacientam, atbalstam valsts iegūst darbspējīgu personu aktīvu un pilnvērtīgu iesaisti darba tirgū. Mēs iegūstam māmiņas un risinām demogrāfijas situāciju, saulaicīgi novērš smagas veselības problēmas un līdz ar to izvairās no lieliem ieguldījumiem šo pacientu ārstēšanai nākotnē. Parāda attieksmi sabiedrībai, ka mums ir svarīgs ik viens mūsu cilvēks. Ar šo lēmumu Saeima dod uzdevumu ministru kabinetam veikt grozījumu mūsu ministru kabineta noteikumos, paredzot nodrošināt valsts atbalstu šādām vajadzībām. Nepārtrauktās glikozes līmeņa noteikšanas sensoru iegādēji 100% apmērā, glikozes tests strēmelītes faktiski nepieciešamajā apjomā 100% apmērā, insulīna sūkņus visiem pacientiem, kuriem tas nepieciešams 100% apmērā. Atbalstīt un ieklausīties pirmā tipa diabēta cilvēku vēlmēs.